Labdien, Elmār! Labdien! Mēs tiekamies, lai parunātu par Mihaila Čehova teātra izrādi Bolderāju, kuru tu esi iestudējis. Un es gribētu sākt nevis ar jautājumu tev, bet ar savu sajūtu. Es varu teikt, ka tu varbūt esi jau pamanījis, ka šī izrāde ir sašķēlusi publiku divās daļās. Vieni ir, kuriem tas ļoti patīk, ir uzrunājis, kuri smejas gar zemi krizdami, un ir citi, kuri jūtas varbūt mazliet sadusmoti, aizvainoti, un kuri atrod dažādas arī profesionālas nianses, kurām piesieties tavā izrādē. Es piedaru pie pirmajiem. Tas jau ir labs sākums sarunai. Jā, jo šī ir tiešām, manuprāt, ļoti gudra komēdija. Tajā var izsmieties, bet tajā pašā laikā tu saproti, ka runa tajā ir par ļoti nopietnām lietām. Tajā ir runa par pagātnes traumām, par divkopienu valsti, par to, cik grūti ir pieņemt savu bērnu. Tur aina, kurā tēvs sastingst, jo uzzina, ka viņa dēls iespējams ir gejs. Tas viss ir iekodēts šajā izrādē pa vidu starp tādu teju karnevālisku jautrību, un tur ir arī vairāk simboliski tēli. Bet es gribētu sākt ar pašu galveno, ar Bolderāju kā ideju. Jo man pēc šīs izrādes noskatīšanās ir skaidrs, ka Bolderāja tas nav ģeogrāfisks punkts Rīgā. Bolderāja ir šajā gadījumā tāds simbols, tad metafora, vai ne? Jā, manuprāt, tu precīzi pateici tieši tā, ka tas nav par vietu konkrētu. Tas ir par Bolderāju, kas mūsos kaut kur mīt, katram kādu savu Bolderāju. Un tas varētu notikt jebkur. Ja arī klausītājiem skatītāji sekoja arī iepriekšējā diskusija, man liekas, brīnišķīga diskusija bija, ko organizēja Mihaila Čehova Krievu teātris, kur arī tas viedoklis izskanēja, ka mēs joprojām katrs sevī varam ieraudzīt šo Bolderāju. Ne tikai sevī, bet arī apkārt. Un tas tā ir tāda... Jā, ja kāds gaida, ka tā izrāde būs par konkrētu vietu, tā nav. Mēs neapskatām ne vēsturisko kontekstu. To var izlasīt programmiņā brīnišķīgajā rozā. Jā, Koša rozā. Jā, Koša rozā, ko Justīna Kļava ir uzrakstījusi. Bet, jā, tas... Man prieks, ka tu arī pamanīji to, ka tā nav tikai, ko varbūt... Katrā ziņā katrs var citādi, savādāk skatīties. Cits var tiešām izsmieties un neko tur dziļāk jēgu neatrast, bet tomēr mēs ar Justīnu centāmies kaut kā aktualizēt tās problēmas, un viņas ir ļoti daudz. Un varbūt es pat tajā izrādē, mēs pat daudz salikām, un varbūt te varētu man kāds kritiķis piesieties un teikt, jā, Elmāra, tu tik daudz ko gribēji. Ir jau piesējušies, un par to mēs arī parunāsim. Bet man kaut kā gribējās viņus visus tos jautājumus atklāt, lai iespējams varbūt dotu to nākamo soli kādam citam, arī režisoram, turpināt kādu jau konkrētāku tēmu un padziļinātāk skatīties. Es, man liekas, izklāju šo te problēmu, kas īstenībā patiesībā nav nekas jauns. Nav tā, ka esmu atklājis kaut kādu Ameriku. Es vēlreiz no jauna uzdodu, nē, šīs problēmas joprojām pastāv. Nesoties, tās ir diezgan senas jau. Un šīs problēmas izrādē tiek atklātas viena krievu pāra kāzās. Bolderājas krievu pāra kāzās, kuras notiek ar visu tam piedarošos pompu un mūziķu un kāzu organizātoru lielisko. Un tā, bet turpinot tēmu par Bolderāju kā tādu simbolu, Justīna Kļava programmā raksta, nav tāda notikuma, kas Bolderājā šķistu neiespējams. Justīna Kļava ir izrādes dramaturģe. Un tas ir ļoti interesanti, jo tas pārvērš šī sajūta, ka viss Bolderājā ir iespējams, un Sergejs Mikova, tava asistenta stāsts, kurš arī spēlē lomu izrādē, apliecina to, ka viss ir iespējams Bolderājā. Tas to padara arī par tādu mitoloģisku telpu. Un man ļoti uzrunāja arī tas mitoloģiskais slānis, kas parādījās ar Lāča ierašanos izrādē. Ka tā nav vienkārši tāda realitātes kopija. Jā, mēs jau smējāmies, ka tā ir tāda Rīgas, nekā pēc kāzas, mēs domājam, tā ir tā kā Las Vegas, kur var notikt viss. Bet, jā, tā... Tu tagad minēji par
to beigu ainu par to lāci. Varbūt tie, kas jau ir redzējuši to izrādi, negrib sev atklāt. Lācis tur parādās. Un viņš, beigās, man kaut kā bija režisoram svarīgi reizēm to metaforas atrast īstenībā no sadzīviskām lietām. Tas lācis, kas parādās, viņš patiesībā ir vienkārši elementārs kostīms, ar ko šobrīd ļoti daudzi izklaidēs, ballītais parādās. Jā, animators, kurā ielien cilvēks. Viņš ir tiešām ļoti skaists un daudz vīriešu redzot raudz, redzot šo lācīti. Un tur ir dažās asociācijas, protams, ar lāci. Nenoliekšu. Un es negribētu teikt priekšā kādas, tāpēc es to paturēšu pie sevis. Man ir savas, aktieriem ir citas un skatītājiem vēl citas. Bet man bija kaut kā svarīgi, tu minēji šīs kāzas, tā ir, man liekas, brīnišķīga dramaturģiski. Mēs arī ar Justīnu nonācām. Atkal liekas, varbūt pat banāli, jo tāpēc, ka kāzās var notikt viss un kāzās var satikties tie cilvēki, kuri varbūt tā ikdienā nesatiekas. Un tāpēc es gribētu šeit minēt klāt izrādi, ko es to tās pat veidošu Skroderdienas Silmačos. Patiesībā tas arī ir Blaumanim Kāzu priekšvakars. Kāzu priekšvakars, kurā sabrauc dažādi cilvēki, dažādas sociālās, gan amatnieki, gan zemnieki, gan dažādas tautības, gan ebreji. Un manuprāt, es kaut kādu paralēli ieraudzīju patiesībā ar Skroderdienām. Un tad, ja mēs kaut kādas līdzības, jo arī Blaumans patiesībā gribēja veidot portretējumu, savas tautas portretējumu, un jāsaka, nevisai glaimojošas arī, jo mēs, protams, kaut kā esam pieraduši pie Skroderdienām. Un te mēs atgriežamies pie Bolderājas. Arī no vienas puses it kā man varētu pārmest, ka tas nevisai glaimojoši izskatās. Jo, tātad es latviešu zēns, kurš taisa izrādi it kā par krieviem. Ka tu par viņiem ņirgājies. Ka es par viņiem ņirgājos un ka es kaut kādā veidā. Bet ja es taisītu, interesanti kā būtu, ja Krievu izcelsmes, piemēram, režisors taisītu Skroderdienas par latviešiem, es domāju, būtu tieši tās pašas diskusijas. Bet ko es gribu pateikt, Henrieta, mans mērķis nebija ņirgāties. Tas gan tiesa. Mēs ar Justīnu arī sev piekodinājam, turam to robežu. Protams, ir viegli mēs īstenībā pasmējamies, nenoliedzami, bet pasmieties un ņirgāties, tas ir atšķirīgi. Tā ir tāda ļoti smalka robeža, un jūs par to, manuprāt, esat nostaigājuši, un to piemin arī krievvalodīgā kritiķa Jelena Vlasova savā recenzijā, kura tūlīt atradīšu savā pierakstu kladē, kura raksta: smīdināt cilvēkus ir daudz grūtāk nekā panākt, lai viņi nobirdina sentimentālu asaru. Īpaši tavs humors ir smalks, augstas kvalitātes, turklāt dzēlīgs, nepolitkorekts. Šajā ziņā Bolderā ir nogājusi pa naža asmeni, nereizi neiekrītot banalitātē. Ja, man prieks dzirdēt, ka mēs neiekritām banalitātē, kaut gan tur ir ļoti daudz arī kaut kādas arī banalitātes, bet tad es negribētu teikt, ka izrādi banāli. Es domāju, tā banalitāte parādās tajā, ka mūsu dzīve pēc būtības ir tik banāla, un tās situācijas skaidrs ir banālas, un uzliekot uz skatuves, varbūt var atnākt sajūta, banalitātes sajūta. Un daudzi kritiķi, ne daudzi, bet arī es lasīju recenziju, kur man arī pārmet kaut kādu, teiksim, klišeju atražošanā, un tas viss ir redzēts, mēs to zinām. Jā, bet tas būtu dīvaini, ja es radītu lietas, ko mēs nezinām, tad kā es varētu dabūt to skatītāju līdzpārdzīvojumu vai sekošanu. Tāpēc mūsu mērķis ar Justīnu bija tomēr radīt tipāžus. Ja, tad attiecīgi jāsaka, tie nav absolūti dokumentāli, padziļināti raksturi. Tie ir atkal jāsaka analoģija ar Skroderdienām. Tas ir kaut kāds tipāžs, kas pārstāv kaut kādu zināmu raksturu kopu. Un tajā brīdī mēs pieslēdzamies. Tas ir patiesībā režisoris triks. Ko tu dari? Tev ir jādabū no skatītāja atpazīstamība. Un tad, kad viņš ir piekļuvis un viņš atpazīst, tu vari sākt ar viņu sarunāties. Jo viņš šīs zīmes atpazīst. Viņš atpazīst šos raksturus, un tad, ja tu izdarītu, tu vari sākt ar viņiem runāt jau tā viegli par nopietnu. Tas arī bija mans mērķis, kā
Un tā mēs varam nonākt arī līdz jokiem, kas ir nepolikorekti. Jo, protams, vismuļķīgākā lieta, ar ko sakt, ir ar agresiju vai pretenziju. Pretenzijas vai pretenziozitāte vienmēr ir agresija vai uzbrukums. Un tas gan man nebija mans mērķis. Bet jūs šos tipāžus būvējāt tomēr uz kaut kādiem novērojumiem iz dzīves. Jūs braucāt speciāli uz Bolderāju, jūs tikāties ar kaut kādiem vietējiem personāžiem, bija arī šie Sergeja stāsti, kurš ir Bolderājies cauri un cauri. Kas no šiem pētījumiem, kas no šiem izbraukumiem ir visvairāk tev palicis prātā, kas tad iegūla tās izrādes pamatā? Kā notika tas process no tās realitātes vērojuma, no Justīnas atmiņām par 3. autobusu, no Sergeja pieredzētā, no tevis satiktiem cilvēkiem? Kā tas rezultējās beigās tajā materiālā, ko mēs redzam uz skatuves? Jo, manuprāt, tas trakākais ir tas, jo es esmu puskrieviete. Man tātad tēvs bija krievs, un es līdzīgus tipāžus esmu mūsu kolektīvajos sajietos redzējis tiešām tajās leoparda printos tērtās dāmas un brīnišķīgas kundzes un ar visām tām frizūrām un attiecīgo grimu. Es to tiešām esmu redzējusi. Tā tiešām ir realitāte. Un man nevienu brīdi nebija tāda aizskāruma sajūta vai aizvainojuma sajūta. Mana krievu puse nejūtās aizvainot šajā izrādē nevienu brīdi. Tātad jautājums savukārt ir par to, kā no tā realitātes pētījuma jūs pārcēlāt to uz dramaturģiju. Jā, labs jautājums. Man liekas, ir būtiski akcentēt to, redz, ka šī pieredze tev ir. Un man arī ļoti līdzīga pieredze. Un ar tiem cilvēkiem, kuriem es runāju, kuriem tā pieredze ir vai ir redzējuši, tiem tieši nav pretenzijas. Lielāka pretenzijas ir tiem, kuri varbūt ir pārāk no cita liela burbuļa, kuri saka, tā nevar būt. Un tas ir tāds pārspīlējums. Skaidrs, ka teātris vienmēr ir mazliet pārspīlējums. Bet atgriežoties pie tava jautājuma, ko mēs ieguvām no tā pētījuma braukājot, mēs pārbaudījām, vai tās tēmas, par kurām mēs gribam runāt, viņas tiešām ir jūtīgas joprojām, kuras tās tēmas, par kurām viņi negrib runāt. Tur mēs sapratām, ka par to būtu mazliet jāparunā. Mēs sarunājamies tiem cilvēkiem, tad Bolderājas iedzīvotājiem. Protams, kādā valodā? Latviešu, gan arī krievu. Jo skaidrs, ja mēs pārgājām uz krievu valodu tā iemesla dēļ, ka viņš sāk justies ārtāk un mēs varam iegūt vairāk informācijas. Bet viņi, protams, nenoliedzami runāja ar mums un mēs runājam vienu Bolderājas skolotāju, brīnišķīgu, es gan tieši tagad neatceros vārdu, bet viņš ir ekonomikas skolotājs un arī brīnišķīgi iekārtoja skolā studiju un pats raksta mūziku. Un arī ļoti interesants raksturs, par viņu vienu veselu izrādi varētu uztaisīt. Un viņš arī ļoti mums mēģināja pierādīt, cik viņš labi runā latviešu valodā. Tas ir ļoti sirsnīgi un pareizi, bet es jūtu, nenoliedzam, ka mēs kaut ko pārbaudām. Un viņš arī to jūt. Un līdz ar to tās sarunas lielākoties bija formālas. Un tāpēc mēs mēģinājām ik pa laikam tā draudzīgi, arī līdzīgi kā izrādē, un tā izmetam kādu tādu nepolikorektu jautājumu. Un skatījāmies, kā viņi rēģē. Un tas deva mums to iemeslu teikt, jā, tam ir jāpieskarās. Un es vēl ko par Sergeju, piemēram, Sergejs bija pirmais impulss, no kā mēs sākām. Man Sergeja tēls vienmēr ir licies 4 gadu laikā, viņš ir mans students, jau pabeidzis un šobrīd studē režiju. Viņš man kā personāžs, un viņš pats par to ļoti daudz reflektē, un vienā brīdī es teicu, stop, man ir apnicis, ka tu par to visu laiku joko jau. Ka es esmu krievs, skaidrs. Un, protams, ir nepolikorekti joki vienam pret otru. Kristāla bērnos, arī viņam bija līdzīgs stāsts, jā, bet tās traģiskāks. Jā, un viņš joprojām runā par to starptelpu. Man šī starptelpa, par ko arī patiesībā aktualizēja jautājumu Jurijs Djakonovs savās intervijās. Īstenībā viņš saka, es jūtos principā kā latvietis. Viņš ir super integrējies, viņš runā brīnišķīgi latviešu valodā. 4 gadu laikā viņš akadēmijā ir iemācījies latviešu valodu, jo šajā Bolderājas vidē viņam nebija vajadzība viņu lietot. Tad tas ir absolūti, es esmu savu karmu izpildījis un jūtos labi, jo esmu integrējis jau vairākus. Aleksandru Brici. Līdz ar to man pārmest... Taķanu Gurēviču, Elīnu Bartkeviču, kuras abas spēlē izrādē Bolderāja. Jā. Un man, bet tā šā brīdī viņš saka,
es līdz galam nejūtos. Nav tā, ka viņš nejūtas pieņemts, viņš saprot, ka viņš ir cits, un viņš kaut vai elementā, viņš nekad nacionālajā teātrī nespēlēšu. Jo viņam drusciņi ir tas akcents. Viņam ir akcents. Un otrādāk, viņi arī vairs nerunā labi krievu valodā. Viņi ir pārņēmuši, bet tas ir vispār Baltijas krieviem raksturīgs, to man ir teikuši īstie krievi no Krievijas, ka vietējie krievi vairs nerunā tādā pareizā krievu valodā, viņi ir pārņēmuši daudz dažādas vārdus no latviešu valodas. Piemēram, viņi saka bielē kofe, ko krievi brīnās Maskavā, tev kafejnīcā brīnīsies. Kas ir bielē kofe? Kas ir balta kafija, jā, un vēl. Nu jā, un tad viņš man arī tajā kompozīcijā bija ļoti svarīgi, viņi ielika šo kontrapunktu, ka viņš ir jau ar skatu no malas. Viņš patiesībā vairs nav tur iekšā, bet tajā brīdī viņš ir daļa no viņiem. No šīs, tāpēc, ka tā ir viņa ģimene tur. Tā ir, zināmā mērā, tāda nolemtība. Arī nolemtība, jā, un man liekas, arī tajā diskusijā Jārs Rubens ļoti skaisti pateica vecākiem, tas skumjākais, tā nolemtība, nekas nemainīsies. Viņa mamma joprojām turpinās vadīt kāzas un bērus un strādās skolā, bet vēl tā cerība ir viņa dēlu. Bet arī tas dēls arī saka, bet kas man ir jādara, lai es nebūtu iekšā tajā baltajā lācī. Es negribu būt tur. Un viņš baidās no tām. Protams, ir dažādi brīnišķīgi piemēri, kuriem nav tās problēmas. Es nesaku, ka tagad ka visi jūtas šobrīd krievvalodīgi kaut kādā starptāpā, bet ir kaut kāda daļa, kas tiešām tā jūtas un kaut kādās zināmās profesijās, bet kā piemēram konkrētā aktieru profesijā. Tas bija viens. Otrs kontrapunkts, kas jūtās kā tas svešinieks, jau ir tas cits tēls, ko spēlē Vladimirs Garislavets, kurš ir šis cilvēks... Noslēpuma nesējs, kas ir dramaturgiski kā intriga, kurš nevar sadzīvot ar vainas apziņu. Nu, šī jau arī diezgan liela nopietna tēma, ko īstenībā izrādē, tagad lasot recenzijas, viņa tā man paslīd garām visiem skatītājiem, arī kritiķiem. Bet īstenībā mēs ar Justīnu ļoti nopietni gribējām to veidot kā centru. Bet iespējams, varbūt man tas kompozīcijas dēļ, varbūt es arī analizēju savu režijas to kompozīciju, viņš kaut kur paslīd garām ar tiem tik daudz kolorītā... Tieši tā. Es gribēju teikt, tas smagsvars tomēr ir uz tiem krāšņajiem, izspīlētajiem, reliefajiem personāžiem, kuri vienkārši dūras acī, ausī un arī uztverē. Jā, un īpaši slavenais dialogs starp Arķemu Aleksandru un Pāvelu. Jā, starp šī sadursme divus Šamilu Hamātovu un Maksimu Buselu. Jā, kas, manuprāt, brīnišķīgi Justīnas uzrakstīja dialogu, tāda visa esence, tā jau gandrīz vai neatrisināmai, banālai diskusijai, kas iet par riņķi, un viņa nekad nebeigsies. Un toties tas tēls noslēpumainais, viņam tā vainas apziņa, un ko viņš pasaka, manuprāt, būtisku frāzi, kas paslīd šajā izrādē garām, viņš saka, manuprāt, vislielākais ļaunums ir vienaldzība. Un tā priekš mans kā režisora bija atslēga frāze, un tas arī ļoti pats labi varbūt, ka es domāju, ka tagad arī viņu nesadzirda. Jo neviens, beidz, mēs taču par nekādu vainas apziņu tagad negribam domāt, bet jautājumu viņš patiesībā saka, vai mēs, tas patiesībā uzrunā, bet tas arī kaut kādā veidā ir šobrīd kara kontekstā, attiecīgi, ko mēs pirms tam iespējams neesam pareizi izdarījuši, un mēs jūtamies kaut kur, arī latviešu vidē kaut kur vainīgi, kaut kur pareizi, bet tāpat jādzīvo tālāk. Bet kas notiks pēc 5 gadiem, kas notiks pēc 10 gadiem? Vai mēs spēsim sadzīvot ar to, vai tomēr mums jādzīvo tālāk un jānoliek skapītī, tas ir bijis, kas notiks pēc kara? Tas ir jautājums. Tas ir jautājums, kas notiks pēc kara, un vēl ir jautājums par to integrāciju, jo, piemēram, šobrīd skatoties uz to, kas notiek bijušajās Krievu skolās, kur
Krievu skolotāji stundās runā latviski ar saviem skolēniem, bet pēc tam viņi tāpat starpbrīžos pāriet uz to krievu valodu, kas, manuprāt, ir tā kā loģiski. Un vai būs kaut kāds brīdis, jo man liekas, tā integrācija tā pa īstam var notikt tikai tad, kad tiešām krievu jaunieši mācīsies kopā ar latviešiem. Jo citādi tā joprojām ir krievu skola, tas nekas, ka viņi runā latviski. Un kad viņi mācīsies kopā, tātad krievu un latviešu jaunieši, un nebūs Vestsaidas stāsta, bet būs kaut kā viņi tā kā būs vienā kompānijā, būs kaut kāds viens sarunas, skries pīpēt aiz stūra, visi kopā, krievi un latvieši. Un kaut kā tajā brīdī, man liekas, varētu runāt par sakarīgu integrāciju, jo līdz šim es jau dzīvoju tajā brīnišķīgajā burbulī, kur man ir kolēģis, krieva žurnālistes, Maša Nasardīnova, Jeļena Vlasova, vēl es atklāju recenzijas rakstīju par tevi arī cilvēku, kurus es nepazinu līdz tam, bet kuri raksta krieviski, un viņi seko latviešu. Viņi raksta ne tikai par krievu teātri izrādēm, viņi iet arī uz latviešu teātri izrādēm, viņi iet uz Nacionālo operu un baletu, viņi iet uz latviešu koncertiem, simfoniskās mūzikas un kamera mūzikas, un viņi ir iekšā tajā Latvijas kultūrā. Viņi patiesībā patērē to Latvijas kultūru tieši tā, kā to dara latvieši. Bet tad ir jautājums, vai šis burbulis atspoguļo to reālo īstenību, vai tomēr nē? Viņš ir ļoti mazs. Diemžēl. Mēs gribam ticēt, ka šis piemērs brīnišķīgais, un tiešām tas ir labs piemērs, un man ļoti prieks sekot arī, ka ir pat vesela kustība krievalodī, kuri Facebookā, kuri seko līdzi tiešām latviešu teātrim un studentu izrādēm, un man tas tā iepriecina, ka viņi reklamē, un viņi kaut kā arī rūpējas to par savu kultūru. Viņi priecājas, ja iestudēju studenti Čehovu, super, rekur mums ir Čehovs, mēs varam arī savu kultūru patērēt, bet latviešu valodā. Bet redz, man liekas, ka viņi ir ļoti maziņa, un šī sabiedrības daļa, un es saprotu viņus, es nevaru varbūt pieņemt, bet es saprotu viņus, kuri kritizē šo izrādi, kā kritizē, es to sāpīgi uz to neskatos, kuri negrib ar šo izrādi varbūt personificēties, viņi negrib tādi būt. Viņi negrib pieņemt, jo viņi ir jau citur. Viņu devums integrācijā ir pārāk liels, un šī izrāde parāda to realitāti. Nevar būt, ka mēs esam 10 gadus atpakaļ, ka tas nekas nav mainījies. Bet jāsaka, ka nekas arī nav baigi mainījies. Bet drusciņi tomēr ir. Un, zini kā, es to konstatēju, braucot uz Daugavpili, jo varbūt tu zini, mūsu teātra kritikas studiju sākumā mēs braucām pie tā kursa, kur studēja Daudziņš un Strots un Zanburnicka, un mēs braukājām pie viņiem uz Daugavpili, un tad nevienā bārā, kurus mēs apmeklējām, loģiski, būdami studenti, nedz arī veikalā nerunāja latviski. Tagad tu aizbrauc uz Daugavpili, tev visās iestādēs, restorānos, kafejnīcās, veikalos, tevi apkalpos latviski, un cilvēki runā latviski. Un vēl, kas Daugavpilī, ko es konstatēju, es braukājot kā spēlmaņu nakts žūrijas locekli uz visām Daugavpilas teātra izrādēm, es konstatēju, ka tur latviešu izrādēs ir krievu publika. Jo tas, ka latvieši nāk uz krievu teātri, tā ir tāda sena tradīcija, un tas tā kā normāli, un tā viņi paplašina savu redzesloku. Bet tas, ka krievi iet, jo tas ir našs teātris, tas ir mūsu Daugavpils teātris, un es dzirdu krievu valodu publikas rindās latviešu izrādēs. Varbūt es pārsteidzīgi pateicu, ka nekas nav mainījies. Ir, bet tas, manuprāt, varēja būt daudz labāk. Atkal atcaucoties uz diskusiju par šo izrādi, kur Ojārs Rubens saka, kaut ko mēs tomēr neizdarījām līdz galam. Protams, tās skolas, tas ir tas, ko īstenībā tā bija lielākā kļūda. Es arī esmu to daudzas reizes arī akcentējis un teicis, un līdz ko es pieskaros šīm tēmām, protams, es saņemu arī nenormāli lielu kritiku, jo jāizvēlas pareizie vārdi, ko tu lieto runājot par šo jūtīgo tēmu. Mēs ļoti sev pašcenzējam. Bet tas, par ko es vienmēr esmu cīnījies, bet es mēģināju, tas ir mans darbs, esmu režisors, un teikt, hei, realitāte ir tāda, mēs nevaram izlikties, ka joprojām ir liels skaits cilvēku, kuri
mēs jau redzam, publiskā telpā mēs redzam tos cilvēkus, kuri tiešām integrēs, viņi par to runā, viņi stāsta. Mēs to redzam Facebookā, protams, mēs dzīvojam tajā šobrīd burbulī Facebooka. Bet tik liels pūlis, kas dzīvo un joprojām tur ir cita mūzika, tur ir citas ziņas, un tur ir, viņa ir. Kāpēc mēs nedrīkstam ignorēt? Ja mēs jau vairāk mēs to ignorēsim, jo tā ir lielāka bīstamība mūsu nācijai, mūsu tautai. Drošībai, tieši tā. Jo šie Putina fāni, kas pie mums ir un par ko brīnišķīgi rādīja savā dokumentālajā filmā Staņislavs Tokalovs, kur viņš tā kā atspoguļoja savas mammas un vecmāmiņas to joprojām piederību Krievijai, joprojām un to šoku, kur izjūt viņa mamma, apskatoties bildes ar Ukrainas kara ainām, ko Krievija ir nodarījusi Ukrainā. Un tas, man liekas, ir, ka šie cilvēki, viņi nav saucami par sliktiem cilvēkiem, bet viņu kaut kāda piederības sajūta, viņu nepieciešamība piederēt pie lielas, diženas nācijas, pie lielas, diženas tautas, pie varena vadoņa, kas valda pār pasauli un kuram Trumps izritina sarkano paklāju, šī vajadzība viņos ir ļoti spēcīga. Jā, jo tāpēc, ka viņi nejūtas arī droši. Šeit, kaut kādā ziņā nevis droši, tas nav īstais vārds. Viņi ir nav līdz garam piederīgi. Atkal mēs atgriežamies pie tā starptāpa. Jā, starptāpa un arī vēl tas muļķīgais aizvainojums, kas patiesībā nācis un arī tas, ka tā valsts neredz, viņi gaida kaut ko no šī valsts, ka valsts atrisinās viņu problēmas, bet viņi kur šī Latvija neko nerisina, mēs joprojām dzīvojam vēl sliktāk dzīvojam. Protams, ka ir viegli, viņiem ir viegli, un tad, protams, kā saka, blakus, tur ir tā viņi kaut kā identificējas, tā ir mentāla lieta arī, jo tas komunikācijas veids, kā ar viņiem propaganda runā, viņš ir ļoti uztverams, vienkāršs, kā jau propaganda, viņai jābūt vienkāršai. Un man ir labs piemērs par manu tēti. Un mans tēvs, kurš pirms gada aizgāja, viņam bija, viņš latvietis, viņš no Latgales. Latgala, protams, tur arī, kā jau Latgali, tur ir tā krievvalodīgā vide un latgaļu un latviešu. Tur viņš vienu brīdi, viņš visu laiku patērēja tādu krievu televīziju. Viņš skatījās krievu filmas, krievu ziņas. Tad pēc kara tāpat kā mans paps. Jā, viņi visu aiztaisīja ciet. Un viņš sāk man zvana, un viņš saka, kā jau dēlam prasa palīdzību, viņš saka, es vairs nevaru tos Ukraiņu filmas skatīties, man jau apnicis, viņas iet par īņķi, vai es nevaru viņam pieslēgt internetu. Un nopirkt planšeti. Un tā bija man lielākā kļūda. Jo tas, kas pieslēdz internetu un planšeti, patiesībā viņš kļuva par propagandas upuri. Viņš absolūti es biju pārsteigts, es nebiju gaidījis to no tēva, ka viņš absolūtā pārliecība man stāsta, ka Putins ir principā malacis. Un man bija tāds šoks. Viņi ir nacistus. Jā. Kuri taču uzbruk nabaga krievvalodīgajiem. Jā, tur ir problēmas. Jā. Es saku, tēti, ko tu runā? Es saku, kā... Un man, godīgi sakot, man bija grūti viņu jau izārstēt, kā saka, vai pateikt, ka tas nav gluži tā. Jo, redz, viņš nepatērēja patiesībā... Kaut gan viņš arī ik pa laikam arī paskatās panorāmu, bet es nevaru saprast, ka pēc viņā parādījās šī neusticība. Tas sanāk, ka šī propaganda izstrādā daudz spēcīgāk. Viņa principā ir rinda. Tā ir kaut kāda injekcija. Viņi arī ļoti tiek profesionāli sagatavoti. Tur strādā cilvēku simti uz katru sloganu, kas tiek palaists, uz katru burtu, kurš kļūst populārs. Tur tāds brandings. Jā. Un tas man kā atcautoties tevi, ko teici, lieta, un tagad ir jāskatās tā, ka tie nav slikti cilvēki. Mums ir patiesībā jācīnās, cik mēs varam to darīt. Bet mēs nevaram iet viņu dzīvokļos. Mēs nezinām, ko viņi dara. Tas internets ir man tas labs piemērs, ko viņi patērē, vai kā viņai, kā tekstā, Bolderājas tekstā izrāds Justīns Tarelka uz Maskavu. Tas ir tas, ko viņi gatavi visu izdarīt. Man pat Latgalē ir konkrēti piemēri, kur cilvēki saka, es taču uzlieku antenu, man te viss ķer. Un ja mana antena, man paštaisītā antena, iet pa taisno, tad tā ir patiesība. Un, kaut kāds absurds.
Bet tu saproti, ka, vai arī vēl viens gadījums, kad es braucu mašu auto un nejauši man pārslēdzās no FM uz AM. Es, protams, nezināju, ka AM vispār kaut kas tur skan tajā. Joprojām, jā. Tur joprojām skan un caur Jelgavu braucot, skan Krievijas propaganda. Un kas izrādās, ka ir cilvēki, kas to patērē. Un skaidrs, tur nepila vai tam seko līdzi un mēģina kaut kā bloķēt. Un tā, bet patiesībā līdz televīzijai es speciāli pārbaudīju, cik tālu ķer tas reģions. Un patiesībā tā propaganda skanēja līdz pat Latvijas televīzijas tornim. Es vēl pat vienkārši tas bija tik neticami, es pilnīgi nofilmēju, domāju, ko man to darīt. Man nepila zvanīt, man rakstīt. Viņa saka, tas vai valsts drošības dienestam. Vai valsts drošības dienestam. Bet un tie cilvēki, un tad redz, es gribētu tomēr arī vēl pateikt paldies, izmantot izdevību, paldies pateikt savam kolēģim Viesturam Kairišam, kurš patiesībā man pamudināja taisīt šo izrādi. Zināmā mērā nobruģēja ceļu ar ķiršdārzu. Viņš man ar ķiršdārzu nobruģēja, jā. Un tas, man liekas, ir tik brīnišķīgi, ka mēs viens otru papildinām. Tie režisori, mēs sarunājamies, veidojam diskusiju. Un es noskatījos ķiršu dārzu un visu cieņu arī izrādēju un kā lai saka, arī Kairiša daļradēju. Bet es sapratu, tas nav īsti pareizais ceļš, kā veidot sarunu. Tas ir līdzīgi, kā mēs sarunājam. Ja es tev visu laiku uzbruktu, tu negribētu ar mani vairs runāt, vai tu otrādāk sāktu jau, attiecīgi... uzbrukums nav veids, vai tas rādīšana, vai tas plakātisms nav veids, kā sarunāties, arī dzīvē. Un režijā ir līdzīgi, un es sapratu, man ir jāatrod kaut kāds paņēmiens, kā ar nevis pārmest, bet ar mīlestību saprast, ne visu pieņemt, bet pateikt arī savu viedokli, tas nav ok. Bet ļoti draudzīgā sarunā. Draudzīgā. Tāpēc, ka mēs šos cilvēki, tas ir kaut kas, mēs nedrīkstam aizmirst kā režisori, aiz tā ir cilvēks. Tieši tā. Un viņš ir audzis, mēs nezinām, kāds bijis tas konteksts, mēs nezinām apstākļus, kādās viņš ir bijis. Mēs zinām, mēs pat varam to izskaidrot, nav tā, ka mēs nezinām, un mēs nevaram viņu uzreiz nosodīt vai uzlikt zīmogu. Un es domāju, ka mākslā mēs tomēr runājam par humānismu vienmēr. Un humānismu tas ir cilvēks centrā. Un politika visu dara, lai mēs, protams, būtu visu laiku sanaidoti. Ne politika, bet attiecīgi propaganda šajā gadījumā. Viņai tas ir izdevīgi. Diemžēl tas ir izdevīgi arī Latvijas politikā vairākiem politiskiem spēkiem. Jā. Un man liekas, ka mums pret to jācīnās. Mēs nevaram to ļaut aiziet līdz tādai. Tas ir viens solis, līdz ka mēs sāksim vienkārši viens otru nogalināt. Tas ir tiešām ļoti smalks solis, un to var izprovocēt ļoti vienkārši. It īpaši nelabvēļi, kas ir pret mūsu valsti. Un jebkurš politisks, piemēram, man nav pieņemama izteikuma sociālos tīklos ne no vienas puses, ne no otras puses. Gan arī man ļoti sāpina, ka ļoti aktīvi nacionālisti, kas ļoti uzbrukoši, agresīvi, naidīgi, kā viņi nesaprot, tas nav ceļš. Tas nav ceļš uz dialogu. Tas nekur neved. Viņš aizvedīs tikai uz konfliktu un karu. Bet kā tev šķiet, krievvalodīgā telpa, tad cilvēki, kuri runā krieviski, ir jācenšas viņi asimilēt, vai tomēr viņiem drīkst būt tā krievu valoda, krievu kultūra, tas viņu Puškins un Dostojevskis un visi tie mīluļi un krievu glezniecība. Un mēs braucot mašīnā klausamies tādas playlists Spotify, kur iet klasiskā mūzika, tur puse ir krievu komponistu. Kas ir vienkārši tāda random playliste, kur veido pats Spotify. Tas ir tik jūtīgs jautājums atkal par kultūras kancelēšanu. Un man ir ļoti, Henrieta, duāls sajūtas. Man bija arī pēc kara, es nevarēju paklausīties, piemēram, vispār krievu mūziku, vispār krievu valodu, grūtīgi sakot, es vairs nevarēju. Es nevarēju, man pat bija kaut kāda fobija, ka es nevarēju vispār sarkanu krāsu, nezinu, kāpēc izmantot. Es nezinu, kāpēc sarkanā krāsa. Tāpēc, ka padomu sarkanais karogs. Jā, vai kaut kas tāds. Es domāju, ak, Dievs, cik tas jau ir slimi. Un, skaidrs, tā ir trauma. Un tā ir trauma, un ar viņu jāstrādā, protams.
Un skaidrs, ka daudziem tā bija trauma, ka viss Puškinu, tā bija kaut kāda sasteigta, ļoti sasteigta un agresīva pozīcija. Jautājums ļaut, mēs arī jāsaprot elementāri, mēs vienā dienā nenotiks tā, ka mēs tagad lielai sabiedrības daļai... Pusē apmēram. Jā, pusē. Mēs pateikam, tā, visi jūs vairs neprasiet kriodā, jūs nelasīsiet Puškinu, mēs tās grāmatas izņemam ārā no bibliotēkām. Tā tas nenotiks. To mēs arī saprotam. Tas nav iespējams. Tas var tikai nacismā notikt. Tas nav ceļš. Labi, ko mēs darām tālāk? Mēs varam vairāk īstenībā strādāt savu kultūru un mācīt viņu savu kultūru. Jā, to mēs varam darīt. To mēs arī darām. Es no savas puses... Ojārs Rubenis, kurš Puškina licejā savus skolēnus ved uz teātru un pēc tam organizē tikšanos ar radošo grupu. Lūk, ideāls piemērs. Es, kurš esmu integrējis 4 studentus, ja, tad attiecīgi, man ļoti patīk Māris Ķimels, mans skolotājs, brīnišķīgs teikums, saka, Elmār, ja mēs katrs latvietis integrēsim vienu krievu, mēs to pusi, katram latvietim tā ir misija. Es domāju, tas ir vienīgais foršais ceļš, un mēs tāpat kopā, ja mēs integrēsim un sapratīsim, cik vērtīgi ir mūsu kultūra, un viņi apzināsies identitāti, vajadzību pēc šīs mazās, skaistās, tomēr maza, mūsu valsts ir maziņa uz visu pasaules kontekstu. Tur jau tas joks, jā. Un viņa jūtīs, ka cik labi, ka viņa dzīvo šajā valstī, ka tomēr viss ir labi, jo mums šobrīd tā pirmsvēlēšana negācija arī ir ārprāts. Skaties, un tagad, ko tad krievvalodīgais dzird? No mūsu masmēdiem viņš ieslēdz, un tad viņš dzird arī manus kolēģus, kurš stāsta, ka viss ir slikti, ka viss ir jāmaina, viņš arī to uztver nopietni. Pasies, latvieši paši saka, ka viss ir slikti, mēs šeit to paši teicām. Tiecīgi, viss sāks ar mums pašiem. Jā. Un es nogurs to klausīties, un tad es domāju, neskaidrs, ka nevienā valstī nav ideāli. Ne Dānijā, ne Vācijā, visur ir problēmas. Tieši tādas pašas, jā, lielāks, jā, mazāks. Bet mēs taču nevaram nemīlēt savu valsti, savas tradīcijas, ja mēs to mīlam, mēs ar mīlestību arī to iepazīstināsim arī pārējos. Jā, tā vibrācijas starp pozitīvo un negatīvo ir ļoti, ļoti jutīga. Viņi tā kā kairina šos cilvēkus, jo man, piemēram, atceroties, kad es biju jaunā māmiņa, un tas bija laikos, kad ar ratiņiem nekur nevarēja tikt, nebija nekādas nobrauktuvas, nekas nebija, un es tur staipīju tos ratus, un lielākoties tie, kuri paši piesteidzas klāt un izrāda vēlmi palīdzēt, ir krievu tautības vīrieši, jo latvieši ir kautrīgāki. Viņi tā skatās un domā, ja man neprasa, tad es arī, ko tad es? Un tie pārsvarā tiešām es to pilnīgi piefiksēju, man bija tās socioloģiskas pētījums pie sevis. Tie bija krievu tautības vīrieši, kuri nāca man stūma tos ratus, nesa, cēla un tam līdzīgi. Tā kā ir kaut kādas lietas, kurās ir jāiemācās, man liekas, mīlēt tos cilvēkus. Tas ir tas, ko Blaumans saka ugunī, es varu tikai mīlēt. Tieši tā. Viņš arī ar mīlestību arī, kad atkal jāmin Skroderdienas. Skroderdienas nav glaimojoši patiesībā, ja tā ļoti nopietni izlasa. Viņi nav glaimojoši, viņi neko nepasaka labi par latviešiem. Tur gan latvieši parādās, atvainojos, ka tiešām ir antisemītisms no latviešu puses, ka viņš var ebreju nosaukt par žurku. Un tur diezgan tādas, bet tas bija godīgi un ar mīlestību. Ir tādi latvieši un ir tādi latvieši un ir tādi, pat ar krievvalodīgiem. Un viņš kaut kādā ziņā arī uzstājas to grotesku. Bet atgriežoties, man liekas, no iepriekšā teiktā, ko es gribēju pabeigt to domu ar... Par to, ko mēs nerunāsim, nelasīsim Puškinu. Nē, mēs viņu lasīsim, bet kopā. Un lasīsim Raini, un lasīsim... Mēs nevaram atteikties no ģēnijiem. Jautājums, ja kultūra tiek izmantot propagandas, kaut kādā nolūkos, protams, es saku, kā tas notiek. Kā tas arī notiek, un to dara caur mūziku, to dara caur literatūru, protams, un tas tiek pagriezti, un arī filmas... kas ir brīnišķīgs films, kas man agrāk patika, un pēkšņi es saprotu, tieši tās diskusijas par Balabānovu filmām, piemēram, Brat divi un Grūz Grūz, jā, piemēram, filma, kas redzīju, un es arī to... Šausmīgi filma, es joprojām to atceros ar kaut kādam šausmām. Tās mušas un līķi, jā. Es arī tas kadrs, bet
Un tad es godīgi sakot, to filmu vairs nevaru pastīties. Piemēram, Brāda 2, jo es saprotu, kā mainās konteksts un kā filma mainīsies. Viņi ir propaganda ir tā pagriezusi, ka tas uz mani pat iedarbojas. Un es šo filmu vairs nevaru patērēt. Tiešām, kāpēc man skatīties par ko? Patiesībā par krievu bandītiem. Krievu bandītu, kurš vienkārši iet un nogalina visu pa ceļam, kas viņam gadās. Man tas nav vairs izskaidrojams. Protams, ka es jaunībā skatījos, man liekas, wow, tas ir kāds varonis. Šedevrs. Tarantino gandrīz vai Krievu. Jā, bet un tāpēc ir lietas, ko propagandu izmantot es nevaru patērēt, bet ir, protams, mēs ar Edgaru Mākenu runājām un arī kaut kā atgriezāmies pie tā coja skanējuma arī, kas ir. Tas arī ir ļoti apzināts veids, kā piekļūt, kā veidot šo sarunu. To intonāciju dabūt. Tiecīgi, mēs kaut kur to, tas ir mūsu, mēs to saprotam. Ar mums latviešu režisors tomēr runā krievu valodā. Kaut kādā ziņā. Viņš runā caur zīmēm, ko mēs uztveram. Tev pašam patīk Viktors Cojs? Jā, es arī, man ģimene tēvs ir patērējis krievu kultūru, es arī ļoti daudz ko arī no krievu kultūras arī esmu uzsūcis sevi. Un tu, protams, arī Cojs skanējums. Un man kāds tas Bolderājs un Cojs un kaut kā tās mājas un tas poģests un kaut kas viņā ir līdzība. Tad dziesmiņa par kaķiem, par dzīvniekiem, kas jālaiž kāpņu telpās, tā vienkārši brīnišķīgi. Jā, tur ir tā. Jeļena Vlasova ir uzrakstījusi šādi, un viņa ir tiešām arī krievu kultūras pārstāve Latvijā. Un viņa raksta šādi: starp citu, izrādes veidotājus interesē nevis izrāde kā tāda, bet cilvēki. Konkrēti Bolderājas krievvalodīgi iedzīvotāji, kuru vēsturisku ekonomisku apstākļu dēļ ir daudz vairāk nekā latviešu. Pagājušā gadsimta 50. gados veseli Bolderājas kvartāli tika atvēlēti migrantiem, kas bija atbraukuši būvēt silikāta ķieģeļu rūpnīcu un citus uzņēmumus. Bolderājā tika izmitinātas tūkstošiem padomju armijas militāru personu. Kas ir šie cilvēki un viņu pēcnācēji šodien? Vai starp viņiem ir daudz vatņiku? Raksta Jeļena Vlasova un integrēto. Viņa tā ir to, viņa to vēsturisko griezumu ir ieviesusi savā recenzijā, runājot par Bolderāju. Jo tā jau ir, man liekas, tā trauma, kāpēc mums tā ir. Jo, protams, ka Latvijā vienmēr ir bijuši daudz nacionalitāšu. Nekad nav bijis tā, ka latvieši šeit ir bijuši vienīgie. Bet ir bijis pietiekoši ilgs periods neatkarīgās Latvijas laikā pirmās, kad latvieši tomēr bija absolūtā mažoritāte. Protams, tā vēsturiskā trauma ir radusies brīdī, kad šis krievvalodīgo daudzums mums tika uzspiests. Jā. Tieši tos izjūta Āgenskalna priedēs kaut vai turpat, kur ir sacelts Āgenskalna priedēku mājas, kur ļoti daudz strādnieki arī atbraukuši. Un bija ļoti dīvaini, es pagalmā spēlējos, bet neviens latviešu valodā nerunā. Un tas ir kā no Āgenskalna. Šobrīd mēs Āgenskalnu citādāk skatāmies un redzam, bet jā, tas ir tas pāri nodarījums. Protams, nenormāls liels inteliģents skaits izvest uz Sibīriju un tā iznīdēšana mūsu valsts un ievešana. Tie ir cilvēki, kas te strādāja un ir kas palika. Jā, un viņi palika. Un dzīvo šeit paaudzēs. Un viņi dzīvo paaudzēm. Un visskumjākais, ka tie cilvēki nodod kaut kādu arī tam tālākām paaudzēm, viņi to redz to aizvainojumu. Viņš īstenībā turpinās, un tas tā kā līdzīgi vēsturiski arī veidojās arī pēc Vācija, kur Austrumvācijas puse, kur cilvēki pēc tam, kad viņi apvienojas par Berlīnas mūru, tur arī tās Austrumvāciešiem palicis tāds aizvainojums. It kā jau mēs demokrātiski un tam līdzīgi, bet viņiem tur patiesībā, ja tā iedziļinās tajā vēsturē, ka viņiem tomēr uz viņiem skatījās mazliet tā rietumu puse tā augstprātīga, un viņos tas arī palicis tāds paudzēs aizvainojums, viņi nejūtas tā kā pilnīgi pilnvērtīgi. Un es domāju, ka te ir kaut kas ļoti līdzīgs, un cilvēki, kas ekonomiski apstākļu dēļ nevar atļauties dzīvot labos rajonos. Viņiem ir jādzīvo tajā vidē, tie dzīvokļi ir tur lētāki, un kā mums arī vietējie teica, ka
Ļoti daudz šobrīd no Latgales arī iepērk dzīvokļus, jo tur šobrīd ir lēti, kaut gan vieta ir brīnišķīga, tur ir ļoti labs gaiss, tur ir vispār es domāju, varbūt pēc gadiem tā varētu būt viena no mūsu, šikākām vietām. Bet uz to iet, jo es pazīstu inteliģentus cilvēkus, piemēram, mākslas zinātniece Santa Hirša, kur no centra pārvācās uz Bolderāju. Viņi tā kā pamazām apgūst šo rajonu. Es domāju, ka ar laiku tas varētu būt ļoti elitārs rajons. Noteikti. Šobrīd arī atkal policisti vien runājām, un policisti arī teica, vēl pirms cik tur gadiem, 10 vai 11 gadiem, ja policijas izsauc pirmo vai pēdējo stāvu, tu saproti, ka tur nekas labs nav. Cicīgi, mēs varam saprast, kāds kontingents tur bija. Un, protams, 90. gados bija ļoti liels arī, bet tas bija vispār Latvijā. Narkotiku tur, gadījums, visādi pārdozēšanas. Kam arī tie pieskarties savā izrādē? Jā, tas arī nāk no šī stāsta, kā mēs domājam būvēt to kas ir noticis. Bet, protams, tas bija atkal, mēs tā negribam, es ļoti ceru, ka Bolderājas iedzīvotāji, kas klausās, mēs absolūti bijuši. Mēs negribam tā kā padarīt šo rajonu par kaut kādu geto vai tam līdzīgi. Protams, ka šobrīd viņi ir ļoti sakopti un brīnišķīgi, bet jāsaka, ka tas, protams, ir pļaunieki ir vai tas pat ķengaraks vai turpat, ir ļoti līdzīgi. Bolderāja ir kaut kā bold un rai ir vārds paradīze. Mēs kā vienu vārdu. Jo Krievi viņi lieto vīriešu dzimtē. Viņi saka Bolderai. Jā. Mums ir sieviešu. Tāds. Vēl es iedomājos par to, ka latviešus un krievus, lai cik tas nebūtu briesmīgi, apvieno traģēdijas. Un to pierāda Zolotūdas traģēdija, Maksimas traģēdija, kur gāja bojā gan krievvalodīgie, gan latvieši. Un viņi tā kā apvienojās kopīgā spēkā, kas pēc tam cīnījās par to taisnīgumu tiesā un izveidoja kopīgu to piemiņas vietu, kas šobrīd ir. Es vienkārši netālu tur dzīvoju, Šampēterī. Un man liekas, un tas ir tā kā savādi un kaut kas varbūt nedabiski, bet tas liecina, ka tomēr tāda savienošanās ir iespējama. Es domāju, ka es ceru, ka tas nav vienīgais risinājums savienoties ar problēmām, kas vieno, ceru, ka tās problēmas nebūs, kas mūs vieno. Bet tas ir viens no veidiem, ka noteikti kaut kāda kopīga problēma, kas mums jārisina. Es ļoti gribētu, ka mēs kopīgi risinām, kā padarīt skaistāku, draudzīgāku šo vispār mūsu vidi, ja mēs varētu tam vienoties. Bet šobrīd ir kaut kādi apstākļi, ka mēs nezinu, kāpēc to nedaram. Es domāju, ka vēl ir ziniet, man Bolderājā mēs nevaram iznākt to problēmu, man liekas, viņi nekad neatrisināšies šobrīd, varbūt mūsu paudze to nespēs vairs šobrīd atrisināt. Bet cerība ir un laiks rādīs, kā saka Bolderājā. Un man liekas, Sergejs saka, laiks rādīs, bet tajā arī man ir ielikts kā režisoram arī tas otrs slānis, ka tas laiks jau neko baigi arī neparādīja, un iespējams, kas arī nemainīsies. Tāpēc tas viss tās beigas ir diezgan atvērtas, un tad, man liekas, ka arī es dzirdēju, ko tad režisors gribēja ar to pateikt, ļoti daudz. Protams, viss ir smieklīgi, viss ir koši un interesanti. Es uzreiz gribu atbildēt, ka režisors, nav nekādas tiesības kaut ko pamācīt vai norādīt, kā vajadzētu darīt. Man liekas, ka es neesmu Dievs, kurš tagad norādīs no skatuves lūk, man arī izrādēs patīk atvērtie jautājumi, kur pieslēdz līdzīgi, kā, piemēram, Dēls teātra izrādē Milzis, kur ir pilnībā tas kuram tad ir taisnība šajā diskusijā, vai kurš ir antisemīts, kurš tomēr tāds nav, vai drīkst paust savu viedokli, ja tas ir tik jutīgs. Un tas paliek pilnībā skatītāja ziņā. Protams. Es arī domāju, to bumbiņu arī metu, ka vienmēr man patīk izrādes veidot tādas. Man liekas, tas ir reizēm no režisora ļoti augstprātīgi. Es domāju tā. Bet tikpat pretī man tur sēž cilvēks un domā pilnīgi pretēji, viņam tiesības tā domāt. Man nav tāda privilēģija tagad no skatuves. Es domāju, kāpēc man tiesības tikai tāpēc, ka esmu režisors un man ir tās tiesības teikt, un tev nav. Jo tu esi gudrs. Jā, vai ne? Un tad esmu gudrs, esmu režisors. Nē, un tāpēc es izvairos no tādas augstprātības. Jā. Es to saucu par augstprātību. Ja man ir ko teikt,
un man ir viedoklis. Es to varu vienā teikumā iznākt, skatos un pateikt. Jā. Man nav jātaisa izrāde. Jā. Man ir interesantāk. Tu vari ierakstīt savā sociālo tīklu profilā video uzrunu, kas tiks nošērota daudz un dikti un sasniegs savu auditoriju. Bet runājot par to cilvēku, kuram tu negribi teikt, ka tu esi gudrāks par viņu un negribi norādīt, kā viņam jādomā, šo cilvēku pieminēja Edita Tišheizere savā recenzijā žurnālā Ir, es nezinu, vai tu lasīji. Un viņu pieminēja, es citēšu, te būs viņu tad blakus sēdošo krievu dāmu, par kuru viņu runāja. Tātad vienmēr ir grūti skatīties uz svešu stereotipu spilgtu un aktierisku sulīgu atainojumu, vai viņu, šo blakus sēdošo krievu dāmu, aizvainoja tas, kā latviešu radošā komanda saskatīja viņas tautiešus. Kam īsti bija domāta šī azartiski spēlētā provokācija, vaicā Edīte? Jā, viņai es lasīju, jā. Es domāju, ka mums visiem, gan latviešiem, es negribu dalīt latviešiem, krieviem, mēs esam šeit Latvijas pilsoņiem. Tas labs jautājums, ka viņš ir vispār radies. Tas nozīmē, ka ka viņi jutās neērti. Viņi skatoties to izrādi, sajūtās neērti. Tas jau ir brīnišķīgi. Tas ir tas, kas arī no tās burbuļa mazlietiņa arī sit ārā. Tā ja ir tā neērtība, piemēram, kad mums neērtība ir, cik mēs nonākam vidē, kurā mēs nejūtamies ērti, mēs nezinām, kā viņi reaģēs, kā cits cilvēks. Mūsu komforta robeža tiek rupi pārkāpta. Jā, pārkāpta. Un, manuprāt, es esmu par to ļoti priecīgs, un arī, ka ir šīs dažādi viedokļi, jo tas nozīmē, ka es savu esmu panācis. Es varbūt vienmēr nemīlu, ka man ieliek kaut kāds, kas tās zvaigznītes, tur bija 3 vai abolīši 3,5, man nepatīk tas vidējais, tas ir tik šausmīgi, un es ceru, es ļoti gribu cerēt, ka man izrāda nav vidēja, bet viņa ir tā, ko es lasu šobrīd recenzēs, ka ir dažādi viedokļi. Un tas ir tas, ko mēs ar Justīnu īstenībā arī gribējām panākt. Es tev vairāk vai mazāk tādus pozitīvos viedokļus lasīju, bet es tev tomēr nolasīšu arī kādu, piemēram, Andrejs Timofejevs no Rus TV.net, Krievu TV.net redaktors galvenais, raksta šādi. Problēma ir, es iztulkoju vienkārši, problēma ir tajā, ka Seņkovs ņem banalitāti un ākstīgus pārspīlējumus un kaut kādā veidā izmanto tos kā savu izteikumu pamatelementu. Rezultātā Bolderājai vienkārši nav ar ko pārsteigt skatītāju. Izrādes teksts savāc sevi visas dramaturģiskās klišejas, no bufonādes līdz traģēdijai. Piemānītie laulātie tajā uz skatuves parādās tieši īstajā brīdī, lai pieķertu savus partnerus neusticībā. Joki atsaucas uz senvairs neaktuālām memēm. Te viņš min kaut kāds piemērs, kurus es nezināju. Tāds kaut kādas memes. Tā ir kāds sarunātos ar kādu gados vecāku radinieku, pie kura humora trendi nonāk ar 10 gadu nobīdi. Raksta Andrejs Timofejevs. Nē, redz, varbūt viņam arī ir pilnīgi taisnība. Es absolūti neoponēšu, bet no otras puses es nebaidos. Droši Henrieta labi man pazīst arī manu režijas rokrakstu. Man patīk spēlēties ar klišejām, man patīk spēlēties ar banalitātēm. Tie ir mani režijas izteiksmes līdzekļi. Es apzinos, ko es daru. Tas nav tā, ka tiešām tas ir banāli. Protams, tas ir banāli. Jo tie uzrunā. Tās ir atkal tās atpazīstamās zīmes, ar kurām es spēlējos. Un man ļoti patīk, kā Kitī Balcer uzrakstīja, es spēlēju to tautas bumbu, un es nezinu, kuram trāpīs un cik ļoti sāpēs. Man patīk spēlēties. Brīnišķīgi, un tas ir un kuram tā bumba tiks pārmesta, vai kuram tā trāpīs, un kādu kaut kas aizvana. Bieži vien mēs pat nesaprotam, kas mūs aizvana, mēs nevaram to noformulēt, bet man liekas, ka ir forši, ka ir ļoti godīgi uzraksta. Un mana sajūta, piemēram, Timofejeva ir tāda, un viņš redzēja to, viņš nesaskatīja ko vairāk, viņš nesaskatīja morāls jautājumu, viņš nesaskatīja tas, vai arī, piemēram, Sergeja jautājumu, un varbūt tie ir, tie ir seni, varbūt iespējams, ka viņš raksta 10 gadu atpakaļ, bet viņi joprojām ir aktuāli. Bet, protams, mēs taču skatāmies limuzīnu Jāņagas krāsās, starp citu viena kritiķe, tūlīt atradīšu, nevis viena kritiķe, bet Toms Streibergs, kurš nav viena kritiķe, rakstīja šādi: Justīna Kļava izkārtojuši šo centrālu problēmu, respektīvi to latviešu-krievu attiecību, ar tādu uzmanību, kā Māras vīri to darīja leģendārajā Jāņa Streiča tikuma komēdijā Limuzīnas Jāņagas krāsā.
atklāt vērtību orientāciju vispirms no individuālu varoņu sacītā un darītā, un tad it kā pārklāt šo lielumu uz konkrētā varoņu pārstāvēto etnisko piederību un tādējādi arī noteiktu sabiedrības grupu. Man ļoti patīk tas salīdzinājums limuzīņu Jāņnaks krāsā. Ar to paņēmienu, un tad es domāju, ka tie cilvēki, kur redz tikai to klišeju, redz tikai to ārējā stereotipu atblāzmu, viņi kaut kā neņem vērā to, ko izdara aktieri šajās lomās. Un te mēs pārējām varbūt pie tādām detaļām bolderājas, jo tas, ko dara aktieri, viņi piešķir to cilvēcisko niansētību, to bagātību savam personāžam, kurš, protams, ir tipāšs, bet tipāšs līdz kā viņš spēlē labs aktieris, viņš kļūst arī par individualitāti. Jā, raksturu, viņš arī pieliek savu personību šķautni, un pat arī kaut kādas, viņš izspēlē ar savu vēl attieksmu un viedokli. Jo tie ir dzīvi cilvēki, kurus mēs redzam uz skatuves, bez šaubām. Un es arī aktieriem redzēju, un tie, kas saka, kā varēja kaut ko tādu spēlēt, bet aktieri to spēlē mīlestībā. Ticiet man, aktieri to nespēlētu. Ja viņiem liktos, viņi kaut kas aizvainojoši, jo šajā ansamblī spēlē Baltkrievs, Ukraiņi, Krievi, Latvieši. Un ja kādam komandā būtu, tiešām es būtu aizskāris viņu viņš noteikti man to uzreiz norādītu, bet tā nebija. Tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi spēlē cilvēkus, jā, viņi tādi ir, jā, viņi ir ar savām vājībām, jā, protams, ka viņi arī apzinājās, ka viņi staigā arī pa naža asmeni kaut kādos jautājumos, un viņus tas ļoti aizrāva. Un viņi gribēja redzēt, kā tas strādās. Piemēram, tas gadījums par prezidentu. Ja? Attiecīgi, viņu kultūrai tas bija šokējoši. Es saku, nesatraucieties. Prezidents mums ir ļoti laba humora izjūta. Viņš sapratīja. Viņš saprata, viņš bija... ka prezidents ir gejs. Jā. Un tas joks, bet viņi bija nobijušies, izbijušies. Es to nezinu. Bet man nācās viņam pateikt, ka tas, redziet, tā ir atkal domāšanas atšķirība. Runāt kaut ko par vadu. Galu galā pats Rinkevičs to ir pateicis Twitterī, skaidri un gaiši. Es arī to viņiem izstāstīju kontekstu, un tad viņi kaut kā jutās droši. Jo jāsaprot arī konteksts, ka ļoti daudz ir emigrējuši, un viņi ir pateicīgi, ka viņi šeit vispār var strādāt, un viņiem ir uzturēšanās atļauja. Un tāpēc tas ir vēl jūtīgāks jautājums, saprot arī viņus. Bet, ko es gribētu teikt par arī banalitātēm, mēs, protams, ar Justīnu apzinājāmies, ir lietas, kuras mēs ir jārunā, varbūt jau sen zināmas lietas, bet ir arī ļoti daudz tabū tēmas, kas ir starp krievvalodīgajiem. Vēl, piemēram. Obligātā dienesta jautājums, kuras mēs īstenībā nevaram artikulēt uz skatuves. Un viņas ir daudz vairāk. Un ir lietas, kur tas nav, ka mēs pašcenzējam. Mēs tiešām arī domājam par kaut kādu arī drošības jautājumu un tam līdzīgi. Viņas, kas virtuvē, par ko viņi runā, ir vēl, teiksim, ko varbūt gaidīja oriģinālāks lietas, bet tas jau būtu ļoti bīstami. Un tad, ja mēs varbūt pieskaramies šim jautājumam ne visu. Dzirdu, ieskanamies pašcenzūras. Jā, pašcenzūra. Un man nav bail atzīt, jo mēs varētu arī bez pašcenzūras strādāt, bet tad, es domāju, pie manām durvīm pieklauvētu, vai arī Krievu teātra durvīm pieklauvētu drošības policija. Mēs nevaram visu pilnīgi šobrīd mums jārēķinās ar kontekstu. Un ir kaut kā sarkanās līnijas, ko mēs nedrīkstam pārkāpt. Es nezinu, kurš mākslinieks varētu man šodien pateikt. Viņš saka, es absolūti brīvs, ko es saku, ko es domāju, to es runāju, to es taisu, un tā nav. Izlases teātra vēstnesī man bija saruna ar 4 režisoriem par mākslinieku atbildību. Un, tur mēs runājām par tām robežām, un par brīvību, un par pašcenzūru, un par to visu. Jā, tā bija brīnišķīga diskusija. Jā, paldies par sarunu. Iesaku teātra vēstnesī izlasīt. Man liekas, ir lietas, kur laiks mainās, mēs nevaram daudz ko pateikt. Bet šajā gadījumā mēs tomēr, es uzskatu, ar šo izrādi esam mazliet to solīt paspēruši uz priekšu, un varbūt nākamajam, mēs, kā es teicu, jau sarunas sākumā bruģēsim ceļu vieglāk. Mums ir jāiemācās runāt arī par ļoti nērtām tēmām. Ļoti, jā. Un jo vairāk mēs runāsim, šis dialogs būs kopīgs dialogs, nevis atsevišķi, ka mēs runājam kopīgs, jo es domāju, mēs padarīsim šo valsti arī stiprāku. Jo, ja mēs apzināmies, artikulējam savas problēmas, mūsu pašapziņa ceļās,
Jo mēs spējam ne tikai pasmieties, mēs spējam artikulēt, apzināties un risināt tās problēmas. Mēs būsim pašapzinīgāki. Un tie, kas prot pasmieties par sevi, un jāsaka, ja vēl latvieši pratīs arī tikpat labi pasmieties, tāpēc nepacietību gaidu skroderdienas silmiņšos, tāpēc latviešis turaties. Starp citu, pārēju strauji uz to, kas man bija domāts tā kā noslēguma jautājums, bet viena krieva autore, diemžēl, nepierakstīja viņas vārdu recenzijā, prasīja, vai mēs tikpat droši un ironiski varētu uztaisīt izrādi par latviešu kāzām. Un lūk, tur arī atbild ar tām skroderdienām. Jā. Es domāju, man šī sezona ir brīnišķīga ar kāzām. Man ir 2 kāzas, krievu kāzas un latviešu kāzas. Tā būs arī, tas kaut kādā ziņā turpinājums un dialogs arī šai izrādē. Tikai šoreiz runās mīlestībā Blaumaņa rakstura veidotie, ne Justīns Kļava runā ar saviem raksturiem, tagad dosim klasiķim vārdu. Un skroderdienas, es biju pārsteigts, Henrieta, ka es izlasīju lugu tā, kā jau režisors, kuram jātaisa šī luga. Es biju pārsteigts, cik viņa ir skaudra, cik viņa absolūti brīnišķīgi portretē šos dažādos raksturus. Un es gribēšu dzirdēt, visi brauciet skatīt, arī tie, kas redzējuši Bolderāju, brauciet uz Valmieru arī skatīties skroderdienas, jo tur jūs redzēsiet, kādi ir latvieši. Kādas ir latviešu kāzas? Jā, latviešu kāzas un ne maigāks. Runājot par stereotipiem, tipāžiem un raksturiem, strādājot ar aktieriem, cik daudz tu paļāvies uz pašu aktieru jaunradi šo tēlu veidošanā? Diezgan. Es vispār mīlu ar aktieriem strādāt un es ļoti uzticos aktieriem. Protams, dažādi aktieri un citi aktieri varbūt ir radošāki, pastāvīgāki, citiem vajag palīdzēt. Es norādīju skaidrs, kāds tas tipāšs ir, bet aktieri ļoti daudz arī nes arī savu pienesumu ar tekstiem. Mēs ar Justīnu izvērtējām un arī mainījām dramaturģijā kaut kādas lietas. Mēs papildinājām, ne viss bija veiksmīgāk, varbūt uzrakstījies sākumā, mēs labojām, kaut gan struktūra bija. Un, piemēram, kā izspēlē Šamils Hamātovs savu Aleksandru. Protams, viņš ir gandrīz vai autors, bet viņš iedzīvina tik aizkustinošu tēlu un tik sāpīgu un vienlaikus tik atpazīstamu. Un viņš to izdarīja tik eleganti, ka... Man tie ir 2 mīļākie personāži, Ekaterina Frolova, tās kāzu organizators lomā, un Šamils Hamātovs viņas dzērāja vīra lomā. Kas ir Sergeja Sminkova atveidotā Arčam vecāki. Jā. Un Kaķa Frolova, jā, kur minēja brīnišķīgi sastrādāties, kas iedvesmo. Un šie aktieri iedvesmo, jā, viņi ir kaut kāda atšķirība starp aktieriem no Čehova teātra un latviešu aktieriem? Ir. Protams, ir. Protams, te man ir jāsaka atkal, mēs tomēr esam ļoti atšķirīgi. Temperaments, mentalitāte. Jā, mentalitāte, temperaments, bet arī domāšana un skola. Protams, arī skola cita. Kā cita, viņa ir... Mūsējā aktieru skola jau arī tomēr balstīta Krievu sistēmā. Viņi tomēr ir tādi vairāk... jāsaka tā, ka viņi... Tas man subjektīvais, absolūti. Es nesaku, ka tas, ka es saku kaut kādu patiesību. Manā gadījumā, kā es izjūtu, viņi dara savu darbu. Un viņi absolūti nejaucās tavā darbā. Viņi neuztrauc režija vai... Viņi saka, viņi grib izdarīt savu darbu. Latviešu aktieriem viņš tur tātad padomā, viņš pastrīdēs. Jā, viņš 7 reizes nomērīs un tikai tad darīs. Un tad viņš pats nav īsti pārliecināts. Protams, ka krievu aktieris ir, ka viņš kā skatos nav līdz galam var pārliecināt. Viņš vienkārši dara. Un tad viņš domā, kas strādā. un viņš nejauksies nekad. Ļoti viegli strādāt. Viņš nejauks. Tomēr tā hierarhija arī cita.
režisors ir ļoti svarīgs. Viņi saprot, ka viņi ir Tas ļoti patīkami. atkarīgi. Tas man patīkami. Viņi saprot, ka viņi ir atkarīgi no režisoriem. Ja negrib aizvainot latviešu aktierus, jo latviešu aktieriem reizēm liek, ka viņi paši var uztaisīt izrādi, un tas arī ir brīnišķīgi, un viņi var. Un es to esmu vairāk kārt dzirdējis no aktieriem. Ko jau tur, tas režisors vai tā režisori, viņi jau tur vispār neko, to visu mēs paši sastrādājām. Jā. Bet no otras puses, kas atkal ir plus latviešu aktieriem, lai nav tā, ka mēs tikai latviešu aktieriem slikti sakam, tad viņi atkal no viņiem nāk bieži vien tāda foršā iniciatīva, lielāka autorība, varbūt lielāka nekā varbūt pat Krievu teātrī viņi vairāk ir izpildītāji, varbūt. Bet tā arī nevar teikt tā, es negribu vispārināt, bet jāsaka, viņi... Man bija ļoti liels kompliments no viena aktiera, Fečina. Viņš teica tā, Elmāra, mums ar tevi ir diezgan viegli strādāt, jo tu tā mīli savu darbu, ka mēs negribam tevi pievilt. Un es sapratu, ka viņš cenšas tikai tāpēc, lai nepieviltu režisoru, jo viņam tas ir svarīgi. Varbūt un manuprāt, tas ir brīnišķīgs kompliments, ka es spēju radīt to atmosfēru. Un tāpēc arī viņi, man liekas, tik atdevīgi arī ar mīlestību spēlēšu izrādi. Un zini, kas man liekas ļoti veiksmīgi tajā izrādē, ka tas, ko parasti mēdz pārmest, teiksim, latviešu kritiķi Krievu teātrim, tas izspīlētās emocijas, tas patos, tas skaļums, tā kliekšana, vienmēr tā kliekšana. Jā. Šajā izrādē tas viss ir tieši tā kā kulaks uz acis. Visas šīs īpašības, šīs Krievu aktieru temperamenta īpašības un Baltkrievu un Ukraiņu, tātad slāvu aktieru temperamenta īpašības ir izmantotas izrādē. Viņas tiek liktas lietā. Viņas neaiziet tukšā, viņas neaiziet tādā pārspīlētībā. Viņas aiziet pārspīlētībā, bet tā ir tīša apzināta pārspīlētība. Tas brīnišķīgi viņi tērējas raksturā. Jā, nevis viņi tērējas, nevis apkalpo sevi kā aktieri, viņi apkalpo raksturu. Un tā ir baigi būtiska atšķirība. Jo reizēm, tad, kad tu īsti nesaproti to raksturu, tev jāspēlē tas Hamlets, bet nesaproti, kas Hamlets ir, un tu tā sāc dziedāt to tekstu, un liekas, tagad es spēlēšu kā aktieris. Un es viņiem ļoti daudz pie tā strādājumu un norādīju, saku, tas, ka jūs esat labi aktieri, es to zinu, un to nevajag rādīt. Parādiet, cik brīnišķīgi tie raksturi. Un, manuprāt, tā ir arī viena no atslēgām. Kas notiek brīdī, kad šie reālie stāsti notiek uz skatuves, nonāk uz skatuves? Kurā brīdī notiek tas saslēdziens, kad tu saproti, šeit radusies tā mākslas realitāte. No tās realitātes, ko mēs redzējām, tur aizbraucot uz Bolderāju. Tāds jautājums, kad tā māksla rodās. Zini, viņi rodās tad, kad ir pirmā varbūt viņi nerodās. Es nezinu, tad jādomā ir. Zini, man ļoti patīk tie brīži, kad ir pirmā caurlaide. Tad tu iedarbini šo pasauli, ko tu negribi apstādināt, viņi rit savu gaitu, un tad sāk veido šī telpa. Telpa neapstādina. Viņi rit savu gaitu, tā ripa griežās, tā telpa ir, kostīmi ir, viss ir. Tagad ir šī te. Es domāju, tā caurlaide ir viss. Un tad tu saproti, ka tas radīs šo mazo mikro pasauli, un viņi dzīvo savu dzīvi. Viņi staigā. Viņi sāk pirmo soļu spērt. Bet šovakar tomēr aizies uz izrādi. Man bail, bet jāaiziet, jā. Tomēr, man liekas, tas ļoti palīdz aktieriem, ja režisors tomēr laiku pa laikam iemet aci tajā izrādē arī tad, kad tā jau ir palaista un kad jau tā notiek. Es vairāk uztraucos pat varbūt pēc nekā aktieriem par tiem skatītājiem. Vai skatītāji uztver, vai viņi seko līdzi, vai neiet prom no zāles. Kāds noteikti aiziet. Šī ir izrāde, es domāju, kur ir cilvēki, kuri apvainojas un aiziet, bet tas, man liekas, ir... Es domāju, varbūt viņš gaidīs vienu, viņš ir vīlējis, varbūt tajā formātā. Tāpēc, ka šis formāts jau arī, jāsaka, Krievu teātra repertuārā, tā ir šodiena. Ne visi ir pieraduši skatīties uz teātru un redzēt to, ko viņi redz katru dienu. Viņš vakar bija tādās kāzās, viņš atnāk, viņam ir tāds pašs, ka kam viņam to skatīties. Es viņu saprotu. Es varu pateikt, ejiet bekot, es atnācu kaut ko skaistu apstīties. Runājot par izrādes uzbūvi, tāpat manis daudzkārt citētā Jeļena Vlasova rakstīja šādi.
Līdzās aiz ausīm pievilktajai kriminālajai intrigai šajā izrādē ir ļoti nevienāda dramaturģija. Darbība, kas tik jāstri un atspērīgi bija sākusies pirmajā cēlienā, otrajā cēlienā pēkšņi sāka buksēt. Pazuda ritms, dzirksteļojošie dialogi kļuva garlaicīgi, varoņus vairs nebija tik interesanti vērot, joki vairs nešķita tik asprātīgi. Skatītāji sāk lūkoties pulksteņos. Man ir saprotams princips sākumā publiku sasmīdināt, pēc tam atžirbināt. Tomēr šīs divas izrādes daļas izdevušās pārāk nevienlīdzīgas. It kā lūgu būtu rakstījuši divi dažādi autori un pēc tam iestudējuši divi dažādi režisori. Jā, tas bija konceptuāli. Es tā arī sapratu, jā, ka mēs ievelkam to skatītāju, sasmīdinam viņu un tad liekam domāt. Jā, tas ir brīnišķīgs veids. Un kā jūs pamanījāt, arī pirmajā cēlienā man ir atvērta 4. siena un 2. cēlienā viņa aizvarās. Attiecīgi, pirmais ir risināts vairāk no Brehta. Pirmajā aktieri runā ar skatītāju. Jā, viņi runā, viņi komentē, viņi reaģē uz reakcijām. Tie skatītāji ir kā sākumā šī viesi. Un otrā daļa ir tā daļa, kad ir 2:00, tā ir sajūta dabūt tiem skatītājiem, ka viņš tur sēž pie tā galda. Viņš nav vienīgais dzēris, salīdzinot no viņiem, bet tev tas viss jānoraugās no malas, bet viņi arī tevi vairs neredz. Tas bija apzināts kompozīcijas gājiens, jā. Un varbūt tas rada to sajūtu, ka viņas ir atšķirīgas un nenoliedzami. Jo, ja jūs pamanījāt pirmajā, es nezinu, daļā, pēc dramaturģijas, Justīna arī, es ceru, man apliecinās to, tas ir garš ievads, tur jau nekas nenotiek, tur jau nav notikumu. Viņi, patiesībā, notikums sāks otrajā. Notikums vienīgais ir pašās beigās, pirmā cēlienā, kad ierodas svešinieks, kurš negaidīts viesis. Bet, principā, tā ir gara ekspozīcija, tēlu ekspozīcija. Un man pat lasot, kaut kas lasīja sākumā to lūkoties, bet tā pirmā daļā nekas nenotiek. Un tas garlaicīgi bija lasīt. Bet toties meistarīga aktieri nospēlēja to tā, ka bija ļoti interesanti. Jā, tā ir. Tā ir ļoti aizraujoša lieta. Un runājot par teātri un kaut kādu problēmu, atainojumu dažādos žanros, man liekas, ir ļoti svarīgi iedarbināt šo te publikas atslogojošo mehānismu. Emocionāli palaidošo mehānismu, kad tu smejies no sirds, ka tu esi izsmējies, tu esi atvērts, tu esi tāds mitrs viegli. Un tad tev nāk, man ļoti šis paņēmiens uzrunā. Bet tas ir apzināts mehānisms. Mēs nevaram uzreiz atvērt priekškaru un kliegt no priekškara, no skatuves. Tas ir vispār absolūti garām. Nē, to var darīt, bet tas ir kaut kādos ļoti ekstrēmās situācijās. Lai pamodinātu, lai sadusmotu. Jā, ja tu gribi skatīties sadusmot, tas ir ļoti labs sākums. Man tā kā likās arī atsaucoties to ķiršdārzu, un tad tu skaties, un tu, es saprotu, viss ir slikti .lv un viss. Arī Hamletā jau tas bija. Jā. Un tas arī ir veids, kā tu jautājums, kas ar mani notiek un tālāk, vai tas man rada asociācijas, man ir par ko domāt, bet man ir gal galā teātris ir āksts. Viņš kā parādās, viņš ākstās, un viņš ar jokiem pasaka kaut kādu patiesību. Jo viņš zina, ka viņiem, kā es saku, galva nekad nenocirtīs. Un šobrīd mūsu valstī tāds nenotiek. Paldies Dievam, ka mēs dzīvojam vēl valstī, par ko neliek cietumā māksliniekus par to, ko viņi izsaka. Un kāpēc to nedarīt? Un vislabākais ir veids, tas ir pie virtuves galda, ka mēs paņemam, satiekam virtuves galdu, uzliekam maizītes, paņemam kaut kādu graņonku un smējamies, un pēkšņi saprotam, cik daudz mums kas kopīgs un cik daudz mēs paši spējam viens par otru pasmieties vājībām, draudzīgi. Man liekas, tas ir svarīgi, draudzīgi. Vai tu vēl strādā Čehova teātrī, vai tev ir kaut kāda plāna padomā ar Čehova teātri? To, ko es biju iecerējis, es esmu izdarījis šeit ar Bolderāju. Man patiesībā tiešām gribējās atrast šo veidu, un esmu ļoti priecīgs. Vai man ir vēl ko teikt? Jo tā nebija pirmā reize tev sadarbībā ar šo teātri. Tā jau kaut kāda 4. manuprāt. 4. laikam, vai 5. Graņonka, Indrāni, Grietnē cilvēki no Sezoānas un Vasarnieki. Šī 5. Man bija man vienīgais, kas šobrīd varētu būt, ir taisīt izrādi par pļavniekiem.
un turpināt. Kaut kā es domāju, turpināt runāt, ir ko runāt. Mums ir ļoti daudz vēl neizrunātas problēmas. Tādā ziņā, jā. Es šobrīd redzu šo teātri, lai mēs būtu vienā laivā. Jā, nevis atšķirtu. Un tieši par to domājot, es domāju, ir tik daudz, kas noticis pēdējos kara gadus. Piemēram, slēgti Krievu LSM faktiski ir palicis tikai digitālajā vidē, vairs nav tika atlaist arī vesela virkne Krievu žurnālistu no Latvijas radio, tad vairs nav šī te, kas ir dažādi vērtējums, protams, nav vairs šī te vēstījuma Krievu valodā radio kanālos, kas būs sabiedriskā mēdīja vēstījums. Un arī par Krievu teātri izskan. Es atceros, ka manā mūžībā aizgājusi kursabiedrene Zana Kreitsberga. Viņa bija kategoriski par to, ka nevajag Krievu teātri Ukrainas kara apstākļos Latvijā. Nevajag Krievu valodu no skatuves. Nevajag vispār slēdzam ciet. Te atkal atgriežos, ko es jau minēju. Tā bija visiem tāda trauma. Es nenoliekšu, ka es ar tā nedomāju. Es arī droši vien tajā brīdī tā domāju. Es nevarēju Krievu mūziku paklausīt, es nevarēju saprast, kāpēc no skatuves jārunā Krievu valodā. Es varbūt, kamēr tu formulē savu viedokli, izstāstu to savu redzējumu, es uzskatu, ka ir vajadzīgs šās teātris. Pirmkārt, viņš ir pastāvējis vienmēr, viņš ir pastāvējis jau no 19. gadsimta beigām. Viņš ir bijis šeit arī Ulmaņa laikos, gan Ulmaņa laikā viņu no valsts finansējuma pārcēla uz privātu finansējumu, bet viņš pastāvēja arī Ulmaņa diktatūras laikā, kas bija ultranacionālistiski. Tā laikā Krievu teātris šeit vienmēr ir pastāvējis. Tā ir tad vēsturiska lieta, kur šie cilvēki var tomēr atnākt un paklausīt. Man, piemēram, pietrūkst, kopš paps ir miris, man pietrūkst iespējas runāt krieviski. Es jūtu, ka dažkārt, es nezinu, vai to vispār var atklāt caur VPN, sazinoties ar Krievijā palikušajiem kaut kādiem savulaik sadarbības partneriem un draugiem. Es jūtu, ka es runāju samežģītā krievu valodā, kas kādreiz man bija bez akcentu un kā otra dzimtā valoda. Man pietrūkst, un man liekas, ka šādai iespējai ir jābūt. Pie tam šobrīd Čehova teātris, pateicoties lielā mērā arī Laurai, dara to svētīgo darbu. To, ko dara arī tava izrāde Bolderāja. Un man liekas, ka ir forši, jo viņi grib tās izrādes savā valodā, šie cilvēki. Un viņi atnāk un viņi redz te saturu, viņi dzird Danas Bjorkas vēstījumu pirms katras izrādes par to, ka mēs esam pret kāru, pret vardarbību, pret kāru Ukrainā. Un manuprāt, tas ir svarīgi, ka ir tāda vieta. Jo tas, manuprāt, stiprina šo cilvēku lojalitāti arī valstī. Tas ir mans viedoklis par to. Es ļoti gribu ticēt, mēs nekad nevarēsim izreikināt, cik ļoti stiprina to lojalitāti. Protams, jā. Cilvēki, kas apmeklē teātri, ir diezgan mazs procents. Protams, sāksim jau ar to. Bet tad vienīgais, ko es tev varu pateikt, es neredzu nekādu apdraudējumu. Man liekas, tas apdraudējums, kā jau es iepriekš minēju, ir daudz kur citur lielāks. Nekā ka mēs tagad mēs spēlēsim vai būs Krievu teātris vai nebūs Krievu teātris. Es arī esmu par to, ka šī ir vieta un patvērums būt tiem cilvēkiem, kuri nevar tik ātri, kas mūs vienotā ir, ko es gribēju teikt, ja man ir iespēja ar brīvi sarunāties, piemēram, ar Ukraiņu aktieri Krievu valodā, mēs to darām. Tā valoda mums palīdz sarunāties, sadraudzēties un kaut ko vērst par labu, kaut ko darīt. Un šeit daudziem, un ja Baltkrievs un Krievi, viņi var šī valoda, kas viņi var savienoties un darīt savu darbu, tad es saku jā. Viņi, protams, tas būtu ļoti jocīgi, ja viņi mēģinātu censties lauzītā latviešu valodā spēlēt vai angļu valodā. Priekš kam? Ja ir instruments, un valoda šajā gadījumā ir instruments mākslai, nevis propagandai, tad es saku Krievu teātrim, tātad man jautā, ja es esmu piekrists šeit strādāt, nav nekas,
tādā ziņā es neredzu nekādas pretrunas. Bet nav mazliet tā kā skarbi, ka Čehova teātrim nākas atkal no jauna taisnoties vispār par savu eksistenci. Viņiem tas ir jādara visu laiku, diemžēl šobrīd tāds laiks, jā. Reizēm pat man liekas, ka jau pa daudz. Reizēm man liekas, tas jau viss sāk izstīties pēc tāda hei, nepadomājiet par mums neko sliktu, ja, tikai nestieties uz mums šaubīgi, ja aktieri ir šausmīgi nobijušies un iespringuši par to ir. Es to redzu, es to jūtu. Nestoties, ka es pilnīgi šeit bijis iekšā un saprotu, ka te visi cilvēki ir lojāli un neviens... protams, mēs nekad neuzzināsim, ko tur patiesībā katrs domā, bet es nekad neesmu izjūtis kaut kādu aizdomīgu vai putinismu vai Kremļa kaut kādu propagandu no iekšienes, te kaut ko kurina. Nē, tā nav. Te visi cilvēki, kas ir aizmukuši, arī bija spiesti pamest savas no režīma. Un es redzu absolūtu pateicību šeit, ka viņi var būt un nodarboties ar to. Un satikties ar latviešu režisoriem, ar latviešu mākslu. Un man ir prieks, ka es viņiem varēju arī daudz ko izstāstīt un aicināt uz savām izrādēm. Mēs tagad esam labi, arī jau kolēģi, un viņi interesē tas, ko es daru šajā. Ka viņus paņem, viņiem jau arī nejūtas kā mājās vēl joprojām. Viņi arī nekad nejūtīsies kā mājās. Jo mājas ir viņiem palikušas vai Baltkrievijā vai Ukrainā. Tieši tā. Un tad reizēm ir tā, ka viņi paši neuzprasīsies, bet ja tu tā viņi saka, hei, paņem viņu aiz rokas, saka, aizējam, man tur vēl viena izrāde ir. Viņš aiziet, viņš jau jūtas, es esmu pieņēmts. Un vēl man vienmēr liekas forši, kad Čehova teātrī parādās latviešu dramaturģija. Kā tas bija ar Justīnu Kļavu, vai kā tas ir arī, es, piemēram, atceros Trīnas grēkus brīnišķīgos, tie bija Trīnas grēki. Es tagad varu samaloties, kur Rafalsons tēloja Trīnu. Jā, viņš Rafals un Trīna spēlē. Jā. Un man ļoti patīk šis te arī veids. Ka bija arī Blaumans, arī Dīts, Artūrs šeit strādā kā štata dramaturgs. Un man liekas, ka tas ir, es arī absolūti piekrītu, ka šobrīd tas, ko Laura dara, ir brīnišķīgi. Es domāju, ka mēs arī esam ar šo mūsu sarunu veiksmīgi noslēguši. Bija tādi smagie, grūtie jautājumi, varbūt kaut kas palicis neizrunāts, ko tu gribēji piebilst vēl pie visa, ko es te citēju biezā slānī. Zinu, laikam visu mēs esam izrunājuši. Katrā ziņā, es gribu izmantot iespēju pateikt paldies Mihailam Čehovam Krievu teātrim un paldies tev par sarunu. Un paldies par šo iespēju radīt šo izrādi. Jo man ir tāds sajūta ar šo izrādi, ka es esmu kaut kā atbrīvojies no tā, ko es ilgi nevaru tikt vaļā. Man vajadzēja to izrādi. Es nesāju sevi, un skaidrs, ka daudz ko nevar pateikt vienā izrādē un varētu vēl runāt. Bet arī dramaturģija, viņi varētu 5 stundas spēlēt šo izrādi. Bet man palika vieglāk. Jā. Man kaut kādā ziņā bija laba rehabilitācija. Arī kaut kādā ziņā ar to tikt ar šīm traumām arī galā, par ko mēs runājam. Un es domāju, ka šī izrāde strādā kā rehabilitācija arī skatītājiem, tāpēc tiešām visus aicinu nākt uz Mihaila Čehova teātra izrādēm arī gan Bolderā, gan arī tādām izrādēm kā ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos un vēl daudzām citām, Hamlets, Ķiršu dārs un Gogolis portrets. Un te ir daudz tiešām tādu ļoti augstvērtīgu teātra mākslas paraugu. Paldies par sarunu. Paldies.